Viss gods un slāva Tev, Tēvs. Tāpēc atver mūsu sirds, atver mūsu acis, lai mēs varam redzēt garīgi, sajust garīgi. Paldies Tev, Jēzu. Slāva Tev. Atver, Kungs, manu sirdī. Atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī. Dod savu spēku man, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt Tevi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atver, atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Atver, Kungs, manu sirdi. Atver, atari acis man, Kungs, lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi. Lai redzu Tevi augstībā. Gaismā Tavas godības tronī. Dod savu spēku man, Kungs, Tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt Tevi. Tev dziedam Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt Tevi.
tiešām nāktu Dievu tūmā un lai satiktos ar viņu. Dievs, mēs vēlamies satikt Tevi un redzēt Tavu vaigu. Mēs gribam piedzīvot Tevi šodien. Un mēs lūdzam, Dievs, tuvojies mums. Mēs tuvojamies Tev un Tu tuvojies mums. Ka mēs redzam Tavas gaismas spožumā savu sirdi. Ka mēs varam būt pilnīgi atklāti Tavā priekšā. Dievs, paņem prom visu lieko. Un tiešām, Dēvs, lai nāk Tavu godību. Mēs esam šeit, lai Tevi slavētu, lai Tev pielūk, lai Tev dotu godu. Tu esi cienīgs visas slavas, Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs. Tu esi labs Dievs. Lasīšu 127. psalmu. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas ar to strādā. Ja tas kungs pilsētu nenosargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, kad jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš dod miegā. Lūk, bērni, tā kunga svētība. Un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība, jaunības spēkā. Dzemdinātie dēli ir kā būtas stipri vīru rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu būtu maksti. Tie nepaliks kaunā, ka tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Amen.
Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laime lielāka, kas spētu dot. Dievs, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Visi kopā, viņš ir labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Jā. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labāka var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas spētu dot. Vēlreiz Dievs ir labs. Dievs, tu esi labs. Visi kopā. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Jā. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas spētu dot. Vēlreiz Dievs labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Jā. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras. Bauda un redz, tu esi labs. Jā. Viņš ir labs. Bauda un
Kamēr mēs garā iezīsim to, kamēr mēs sapratīsim, ka viņš ir labs, Svētīgs tas pie tevis varas, bauda un redz, tu esi labs. Jā, Jēzu! Bauda un redz, tu esi labs. Aplaus Dievam! Amen. Dievs ir tas, pie kā mēs varam nākt, patvērties visos laikos, vienmēr. Un tad, kad tu jūties ļoti stiprs, tu nāc pie Dieva un pateicies, un kad tu jūties vājš, tu nāc pie Viņa un tu lūdz Viņam spēku, jo Viņam ir viss, kas tev vajadzīgs, un Viņš tevi piepilda, Viņš tevi iepriecina, un Viņš rada ceļu, kur tā nav. Tas ir brīnumaini, ko dara viena lūkšana. Viena lūkšana, kad tu nāc un uzticies, un kad tu prasi Viņam. Viņš ir vienas lūkšanas attālumā, un Viņš vienmēr atbild. Vienmēr atbild. Varbūt dažreiz tev nepatīk tas, ko Viņš atbild. Vai tev tā atbild neapmierina? Un tu domā, Dievs, kāpēc tu neatbild ātrāk? Vai kāpēc tā atbild kavējas? Un kad beidzot notiks tas, par ko es lūdzu? Bet Dievs nekad nenokavē. Amen. Viņš zina, kas tev ir vislabākais. Viņš zina, ko tev vajag. Un Viņš zina, kā tev atbildēt. Jā, Dievs. Un tāpēc, Jēzu, tu esi Dieva jērs. Tu esi tas, kurš esi cienīgs, un tavs vārds ir pāri visiem vārdiem. Amen, amen. Un mēs tuvojamies tev šajā dienā. Mēs paaugstinām tavu vārdu, Jēzu. Jā, kungs. Halleluja. Halleluja. Slavu, slavu, slavu.
mums ir ziņojumi. Bišķiņi vēl uz priekšu, pēc tam atpakaļ. Jā, tātad ziņojumies ir tā, ka ir katra 3. mēneša sestdienā vīru tikšanās. Ja? Un mums kā vīriem mēs esam sapratuši, ka mums tomēr ir jānāk kopā, jālūdz, jo mums ir sava funkcija kā vīriešiem. Un tāpēc māsas jau mums te mazliet aizrādīja, ka mēs pamaz lūdzam. Tā kā mēs esam galīgi izlaidušies. Tā kā mēs labosimies, māsas, un tad mēs nāksim, un tad katra mēneša 3. sestdienā, tad mums būs lūkšanas un arī dalīsimies ar liecībām, vienkārši baudīsim atmosfēru, un vairāk mēs jums neteiksim, ko mēs tur darīsim. Jā, un tātad pirmā tikšanās būs 15. februārī, ja, un tad arī sekojiet informācijai, jūs neesat draudzes čatā, bet jūs gribat draudzes čatā, tad jums ir jāaiziet pie mācītāja Gata, un viņš jūs ieliks, ja jūs jūtaties šeit, ka jūs gribat un esat piederīgi, tad jūs varat ieiet tajā čatā, un vienmēr tur būs informācija par visu tur. Gan arī mums ir atsevišķi tādu vīru, ja negribās draudzes, bet gribās kaut ko par vīriešiem vairāk, tā kā par pasākumiem, tad mums ir vīru tāda sadaļa, kur mēs tikai vīrieši uzrakstām, mums tur ir tāds, mums tik labi neiet kā māsām tajā čatā, mēs esam diezgan slinki rakstītāji. Labi, ja kāds kaut ko uzraksta, bet pasākums mēs vienmēr tur ieliekam. Jā. Tātad, kas attiecās uz draudzes dzimšanas dienu? Tātad, kā jau mēs zinām, 23. februārī mums ir ielikts, kad mums ir draudzes dzimšanas diena. Mēs vakar par to diskutējām un runājām, un mēs saprotam, ka vai vieni nebūs, tad vai otri nebūs, un mēs beigās sapratām, ka mēs tiešām neapvainosimies, bet mēs nevaram vienkārši visiem izpatikt. Mēs nevaram būt, tāpēc, kad vieni teica, ka viņi tajā datumā nebūs un otri tajā, bet mums ir viesu mācītāji Pēter un Pamela Morisi, un arī viņi ir ļoti aizņemti, un viņi ļoti aizņemti, un mēs viņiem iedevām 2 datumus, no kuriem viņi pateica, ka tikai šis datums viņiem ir tāds pieejams. Ja? Tā kā 23. Es domāju, ka mēs tā arī atstāsim 23. februārī, un pārējie, kas netiek, mēs skatieties online kopā ar mums. Tātad mums būs dievkalpojums, kā dievkalpojums parasti mēs aicināsim šeit vairāk draugus, cilvēkus, kas ir saistīti bijuši ar šo draudzi, gan angliski runājoši, gan krieviski runājoši, gan latviski runājoši, un tad šeit mēs pēc dievkalpojumā blakus zālē, tad mums būs arī svinības, un tātad katrs ir aicināts kaut ko atnest, un nevis vienkārši ieiet veikalā cepums nopirkt, bet kaut ko, kā jūs uz dzimšanas dienu tā kā sataisaties, kaut ko tādu foršu. Un, protams, arī draudze kaut ko piepirks klāt, un es domāju, ka viss būs kārtībā un viss būs labi. Tā kā būs arī šeit ciemiņi un tā, bet tā sadraudzība būs līdz kādiem 5:00, tad ilgāk nē. Tātad dievkalpojums sāksies tieši tad pat 1:00. Nākamajā svētdienā es nebūšu, bet manā vietā būs mana sieva, un viņa dalīsies arī mazliet ar to, kas viņas sirdī ir. Un tad nāciet arī nākamā svētdiena, būs interesanti. Man sieva vienmēr ir, viņa varbūt nav tik harizmātiska kā es, viņa ir varbūt mierīgāka, bet viņai ļoti dziļi un labas atklāsmes ir, un man viņa daudz ko ir palīdzējis manā dzīvē, kad es esmu bijis kaut kādā posmā, kad man kaut kāds izmisums vai nesaprašana, tad viņa ir man, kā jau Bībelē raksta, ka viņa ir mans palīgs, un tad mēs tad viņa man palīdz sakop mans domas. Tātad šito otrdienu neaizmirsīsim, kad mums sākās atkal Bībeles stunda. Tātad šito otrdienu būs Bībeles stunda. Un es gribu teikt, ka kalpotājiem visiem ir jābūt Bībeles stundā. Tas ir tā kā mēs ejam vienā, lai jūs saprastu, kurā virzienā mēs ejam. Ja tu esi kalpotājs, tev ir obligāti jāpieslēdzās. Nezinu, tu vari neko neteikt, bet tev ir vismaz ar vienu ausi jāklausās. Pārējie tad ir brīva izvēle.
Un, protams, mēs katru aicinām tur, jo tās būs interesantas tēmas, ja? Un mēs jau tā esam jau samazinājuši no 4 reizēm uz 2 reizēm mēnesī, ja? Jo es saprotu, ka daudz tur strādā un viņi ir piekusuši un tā tālāk, bet mēs parasti īpaši nevalkam un esam līdz tad no 7 līdz 8, ja? Mēs esam online. Un tāpatās arī ceturtdienās, ja? Mums ir lūkšanas. Tiešām jāatvainojas par tām reizēm, kad mums izkrīt viņas, un es jūs gribētu atgādināt, ja jūs redzat, kad ir 5 pār 7, un tur neviens nav, jūs droši varat rakstīt čatā, kur jūs esat palikuši. Ja, jo dažreiz cilvēki mēdz būt tik aizņemti, ka viņi vienkārši attopās tikai, 8 jau, ja vispār šodien ir ceturtdiena. Nu, tā mums diemžēl ir, bet tā nevajadzētu būt, es neataisnu, tā nevajadzētu būt, tā ir nepareizi. Ir jābūt korektam un jābūt es piekrītu, ka jābūt ir katru ceturtdienu, 7 jābūt ir lūkšanā. Bet, ja jūs redzat, kad 5 pāri tur neviens nav, tad dodiet ziņu. Jā, tad domāju, jo ziniet, kā tas ir. Es domāju, ka viņš domā un es gaidu uz viņu un viņš gaida uz mani, jā, un mēs beigās neviens otru nesagaidām. Nu tā, labi. Mums ir atkal tāda kalpošana ar labprātīgiem ziedojumiem, kastīti ir gan aizmugurē, gan priekšā, lai Dievs svētī, mums nav nekādas sprediķi par to, vienkārši, lai Dievs svētī, kad mēs varam nomaksāt visas telpas, un mums vēl paliek pāri labiem darbiem, un lai Dievs svētī katru priecīgu devēju. Vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straumē plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestība. Tā kā varens vējš.
Sagaidiet svētā gara pieskārienu. Kungs, tu esi teicis savā vārdā, ka tu esi kā varens vējš. Svētais gars, tu esi kā varens vējš, kā apustuļu darbos stāv rakstīts. Un pēkšņi, tu nāc kā varens vējš, tu nāc kā rūkoņi, tu nāc kā uguns mēls, tu nolaidies, kungs, uz saviem mācekļiem. Kungs, mēs lūdzam šajā brīdī, šajā vietā, svētais gars, ka tu nāc kā vējš, ka tu nāc kā spēcīgs vējš, kā rūkoņi Dievs, ka tu piepildi mūs, mīļais svētais gars. Es lūdzu šajā brīdī, ka tu piepildi mūs, lai nonāk, kungs, tavu valstību, tēvs. Kungs, viens tavs pieskāriens izmaina visu. Viens tavs pieskāriens, svētais gars, izmaina visu. Kungs, un mēs ilgojamies, un mēs gaidām pēc tavu pieskārienu. Mēs gaidām pēc tavas klātbūtnes, svētais gars. Un mēs esam tev atvēri. Un mēs lūdzam, kungs, ka tu pieskaries mums, ka tu izmaini mūsu situācijas, ka tu izmaini mūsu dzīves, kungs. Kungs, un mēs lūdzam, kungs, svētīts, lai top tavs vārds. Mēs pagodinam, kungs, Jēzus, mēs pagodinam un paaugstinam tavu svēto vārdu. Un mēs lūdzam, Tēvs, kas tavu rakstīs tavā vārdā, lai nāk tava valstība. Un lai tavs prāts, kungs, notiek kā debesīs, tā virs zemes, kungs. Mēs lūdzam, svētais gars, ka tu nāc šajā vietā, ka tu plūs kā šī dzīvības upe, ka tu plūs, kungs, kā šī dzīvības upe, kungs, kas atnes izmaiņas, kas atnes dziedināšanu, kas atnes brīvību, kungs, kas atnes tavu mīlestību, kungs, kas atnes izmaiņas mūsu dzīvē, kungs. Es lūdzu šajā brīdī, svētais gars, pieskaries ikvienam. Pieskaries, kungs. Pieskaries, kungs. Pieskaries, kungs. Un mēs esam šeit, Tēvs, lai tev pagodinātu. Mūsu acis ir vērsts, kungs, uz tevi, Jēzu. Un mēs esam tavu draudz, kungs. Un mēs nākam, kungs, lai ar tevi sastaptos. Mēs nākam, lai tev slavētu, lai tev pagodinātu, lai tev pateikties, kungs. Un mēs gribam, kungs, šajā dievkalpojumā, mēs gribam, kungs, sastapties ar tevi personīgi. Mēs gribam piedzīvot, kungs, svētais gars tavu spēku šeit. Mēs gribam piedzīvot, kungs, tavu uguni šajā vietā. Mēs gribam piedzīvot atmodu mūsu dzīvēs. Mēs gribam piedzīvot atmodu mūsu pilsētās. Mēs gribam piedzīvot atmodu mūsu nācijā, mūsu tautā, kungs. Mēs gribam piedzīvot, kā tu, svētais gars, darbojies, kā tu kusties. Un mēs, kungs, gribam, Dievs, ka mēs varam ar tevi sastapties personīgi, ka mūsu dzīves, kungs, tiek transformēts radikāli, kungs, izmainīts. Ka mēs nepaliekam tādi, kā mēs bijām līdz šim, bet mēs esam izmainīti. Tad, kad mēs, kungs, sastopamies ar tevi, mēs nevaram palikt tādi, kā mēs bijām līdz šim. Kungs, un es tev slavēju par to. Un mēs lasam Bībelē, mēs lasam, kungs, tavā vārdā, Dievs. Tad, kad tu, Jēzus, staigāji šīs zemes, cilvēki, kungs, tika dziedināti, cilvēki tika atbrīvot. Kungs, mirušie tika celt augšām. Cilvēki saņēma, kungs, šo dzīvības maizi, kungs. Un mums vajag tevi, Jēzu. Mums vajag tev ļoti, kungs. Un mēs gribam tev satvert, un es lūdzu, Tēvs, ka tu satver mūs un nelaid mūs vaļā. Kungs, es lūdzu šajā brīdī, svētais gars. Es lūdzu, izlai savu mīlestību katru dzīvē. Pieskaries, Dievs, lai pat nocietinātākā sirds, Dievs, saņem, kungs, brīvību. Kungs, ja mēs esam kaut kur nocietinājušies, ja mēs esam kaut kur, Dievs, aizgājuši nepareizos ceļos, es lūdzu, atgriez mūs atpakaļ. Izmaini mūs, kungs, piepildi mūs, kungs, dziedini mūs, kungs, atjauno mūs, kungs. Halleluja, kungs. Mēs, kungs, izlējam savu sirds tavā priekšā. Mēs izlējam savu sirds tavā priekšā. Kungs, un mēs gribam ar tevi sastapties. Mēs gribam ar tevi sastapties. Svētais gars. Mēs gaidam uz tevi. Mēs gaidam uz tevi, svētais gars. Paņem laiku to runāt ar to kungu. Vienkārši pagodini, paaugstini viņu. Saka, cik viņš ir labs, cik viņš ir brīnišķīgs. Pagodini un paaugstini savā sirdī savu Dievu.
Pieskarās kādam, un viņš grib tev sagrābt, un viņš grib dziedināt tavu dvēseli. Ja tas esi tu, tad vienkārši sauc, saka, kungs, man vajag dvēseles dziedināšanu. Kungs, man ir apnicis staigāt nospiestā, man apnicis staigāt tādā pelēcīgumā. Kungs, es gribu brīvību, es gribu dziedināšanu, es gribu brīnumu savā dzīvē. Svētais Gars ir šajā vietā, un viņš kalpo. Svētais Gars ir, lai mums kalpot, lai runātu uz mums, lai pieskartos, lai dziedinātu mūs. Ļauj Svētam Garam ieiet tevī, pieskarties. Viens pieskāriens izmaina visu. Viens pieskāriens izmaina visu. Saņem savu brīnumu šajā dienā. Saņem savu brīnumu. Skaties uz Jēzu. Skaties uz Jēzu. Neskaties uz cilvēku, neskaties uz mācītāju, skaties uz Jēzu. Jēzus ir nāc, lai atbrīvot saistītos. Jēzus ir nāc, lai dot mums brīvību, lai dot dzīvību. Vēlns ir nāk, lai zakt, nomaitāt, nokaut. Jēzus ir nāc, lai būtu dzīvība un pārpilnība. Jēzus ir nāc, lai būtu dzīvība un pārpilnība. Saka, kungs, man vajag brīnumu, man vajag brīnumu. Man vajag brīnumu manā dzīvē. Varbūt tev vajag vairāks brīnums. Saka, kungs, man vajag brīnums. Es negribu vairs dzīvot kā līdz šim. Kungs, man vajag atrisinājums. Man vajag atrisinājums, kungs. Kungs, man vajag, ka tu runā uz mani. Man vajag, ka tu runā, Svētais Gars. Es lūdzu, ka tu dod man vārdu. Saka, Svētais Gars runā uz mani, dod man vārdu. Palīdz man redzēt ar tavām acīm, kas man ir jāierauga. Kungs. Goodness
vajag aizlūkšanas, ka vajag brīnumu. Es lūdzu, ka jūs nākat šeit priekšā. Svētais Gars grib pieskarties, Svētais Gars grib darīt kaut ko jūsu dzīvē. Es lūdzu, ka jūs nākat priekšā, neskatieties uz cilvēkiem. Neļauj, lai Sātans nozog jūsu brīnumu. Nebaidies, nešaubies. Nāc šeit priekšā. Tā kunga altārs ir atvērts. Atzīst, varbūt tev vajag svētā gara uguni, varbūt tev vajag svētā gara liesmas uzpūst, lūdzu, ka tu nāc šajā vietā, ka tu nāc priekšā. Varbūt tu esi aizgājis no Dieva plāna, varbūt tu esi aizgājis nepareizos ceļos. Svētais Gars tev sauc šodien atpakaļ, saka, nāc atpakaļ, nāc tev mājās, nāc atpakaļ, mans bērns nāc atpakaļ. Acis ir vērsts uz Jēzu. Tu zini, kas tev ir vajadzīgs. Tu zini, kas tev ir vajadzīgs. Un tas kungs ir šeit, lai kalpot. Tas kungs ir šeit, lai kalpot. Tu tik labs, tava žēlastība mūžu. Varbūt tu savā dzīvē velci grēku līdzāk. Atstā šodien grēkus pie Jēzus kājām. Aiznes visus savus nepilnības, savus grēkus. Atstā pie krusta. Jēzus ir samaksājis ar savām dārgajām asinīm. Viņš ir uzņēmis visus mūsu vājības, mūsu grēkus. Viņš ir uzņēmis visus mūsu lās. Visu viņš ir uzņēmis pie krusta. Ar viņu brūcē mēs esam dziedināti. Ar viņu asinīm mēs esam dziedināti un nomazgāti. Atstā, šodien ir žēlstības laiks. Tas kungs saka, šodien. Ja tu dzirdi šodien, tā kunga vārdu, atgriezies no grēkiem. Atstā to visu, nevelc to līdzāk. Neļauj Sātanam nākt un nozagt tavu likteni. Neļauj Sātanam nākt un nozagt tavu identitāti. Runā ar Dievu šajā brīdī. Viss, kas tev nospiež. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu runā uz šiem cilvēkiem, ka tu Svētais Gars parādi viņu sirdīs, kas ir šīs lietas, kas viņam ir jānes tavā priekšā. Kungs, un es lūdzu, lai šie cilvēki, kungs, saņem savus brīnums, ka viņi saņem, kungs, šīs atbildes, kungs, uz savām lūkšanām. Kungs, es tev lūdzu, ka tu Svētais Gars, ka tu aizdedzini viņas sirds, ka tu aizdedzini Svētais Gars ar savu uguni, ka tu aizdedzini ar šo mīlestības uguni, ar šo spēku uguni, ar šo ticības uguni, kungs. Halleluja! Halleluja, kungs! Un piedod, debes Tēvs, piedod, kungs, Jēzu, visus mūsu grēkus. Es lūdzu, kungs, piedod visu šo cilvēku grēkus. Piedod, Dievs, ja viņi kaut kur aizmaldījušies, ja darījuši nepareizi, kungs. Tu redz, kungs, ka viņi ir spēruši šo soli. Viņi ir spēruši, viņi nākuši, kungs, Jēzus, tavā klātbūtnē, tavā tūmā, Dievs. Un viņi, kungs, nāk sirds pazemībā, kungs. Tāpat es lūdzu, piedod arī mans grēks. Kungs, piedod, Dievs, piedod, kungs. Ja es kaut ko esmu darījis nepareizi, lūdzu, es ar kalpošiem cilvēkiem, kungs, ar tīru sirdi, kungs. Halleluja. Halleluja, Svētais Gars. Svētais Gars. Svētais Gars. Es lūdzu, ka tu kalpo šiem cilvēkiem. Ka tu kalpo saviem bērniem, Tēvs. Viens pieskāriens izmaina visu. Viens tavs pieskāriens, Svētais Gars, izmaina visu. Lord.
Tevi pielūdzam, Tevi godinām, Tevi mans kungs, Tevi mans Jēzu, Tevi mans Jēzu. Slava, 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 slava. Halleluja. Halleluja. Slava, 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 slava. Piepildījums. Sirdī dvēseli kungs, es Tev atdodu. Tik Tev vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani ievājo, sirdī dvēseli kungs, es Tev atdodu. Tik Tev vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani. Rafels, Rafel, nāc atpakaļ. Sirdī dvēseli kungs, es Tev atdodu. Tik Tev vien dzīvoju, katrā sirdspūkstā nāc, katrā elpas vilcienā. Kungs mani Halleluja. Dievs ir labs, amen. Dod Dievam godu. Halleluja, Dievs. Paldies Tev, kungs. Slāvu Tev, Jēzus. Slāvu Tev. Halleluja. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Es esmu. Jā, paldies slavētāji. Slāvu Dievam. Jā, mums ir ļoti apdāvināti cilvēki, talantīgi cilvēki. Un katram no jums Dievs ir ielicis talantu un dāvanu, amen. Un Dievs grib, ka jūs viņu pielietojat. Dievs grib, ka jūs viņu pielietojat. Un jūs būsiet par svētību. Jūs jau esat par svētību, jūs būsiet vēl lielāka svētība cilvēkiem. Un vēlns nāk, lai melot, vēlns nāk, lai mūs atsēdināt. Lai mēs sēžam un mēs neko nedaram, bet katram no mums Dievs ir ielicis dāvanu un talantu, ko mēs varam kalpot viens otram. Un ja tu nezini, kas ir tavu dāvana, kas ir tavs talants, tad lūdzu, kungs, parādi man, atklāj man, kas tas ir, lai es varu būt par svētību cilvēkiem. Amen? Amen. Prieks būt apakaļ draudzē, apakaļ Dievu namā. 2 nedēļas mēs bijām komandējumā, mēs bijām Amerikā, bijām Floridā, Tampā. Kopā ar Ievu, mums bija lielie bērni vēl līdzā, mēs bijām uz Lūkšanas spēks nometni. Lūkšanas spēks nometne bija no svētdienas līdz svētdienai, kopā tās bija 8 dienas. Tās bija 8 dienas un, teikšu godīgi, mums bija rītīgi jāmācās. Tas nebija tā, ka mēs atbraucam tā kā uz dievkalpojumu atsēžam, bet mums bija 2 sesijas. Pirmā sesija mums sākās 9:30 un beidzās apmēram ap kaut kādiem 1. Un citreiz pat līdz 2 gāja. Un tad bija līdz 7 tā kā pauza, un tad sākās 7 vakarā un beidzās pat 12:30 citreiz. Principā plus mīnus 10 stundas dienā mēs mācījāmies.
mēs aktīvi klausījāmies, jo tas nav latviešu valodā, tas pirmkārt ir angļu valodā, un tev jāmāk, pārtūkot un visu tā kā uztvert, saprast. Bet bija ļoti svētīgi, daudz ko pierakstīju, Ieva arī rakstīja daudz, ka mēs ēdām, un to, ko es sajūtu savā garā, kad svētēkais saka, vienkārši ņem ēdi visu, pieraksti, un pēc tam tu dos draudzē, tu dos cilvēkiem, ne tikai, kas ir mūsu draudzē, bet arī tie, kas skatās online. Un es sapratu to, ka Dievs grib kaut kādu pavērsienu punktu izdarīt mūsu dzīvē. Un tad, kad mēs bijām tur, pirmkārt jau tā atmosfēra jau pilnīgi savādāk, ka tu esi cilvēku skatījies online, ka tu esi redzējis viņu dievkalpojumus, viņu sludināšanu, ja, un ka tu esi nonācis tur, ka tu saproti, ka tavs sapnis ir piepildījies. Jo tas bija viens no maniem sapņiem, es nezinu, kāpēc, bet vairākus gadus atpakaļ Dievs ielika manā sirdī, tu būsi Amerikā un tu būsi Floridā. Un tas bija viens no maniem sapņiem, kur es arī gribēju nokļūt. Un tiešām piepildījās tās, kad es nokļuvu Amerikā, nokļuvu Floridā, un tad es beigās sāku saprast, kāpēc man tieši tā Florida bija. Tāpēc, ka man bija ļoti sirdī būt tajā draudzē, kur bija mācītājs Rodnijs Hovards Brauns. Es gribēju tur būt klātienē, es gribēju būt, redzēt, saprast, dzirdēt. Viens ir tas, ka tu skaties pa televizoru, tu skaties online, bet otrs, ka tu esi klātienē. Un bija ļoti svētīgi, jā, kad tu saproti to, ka tu redzi cilvēkus apkārt, un ka tu redzi, ka cilvēki ir no dažādām pilsētām, arī no dažādām valstīm bija sabraukuši. Un tas, kas man ļoti, ļoti uzrunāja, kad es redzēju, ka viņš dalījās ar savu pieredzi, ar savu liecību, kā Dievs viņu ir vadījis, kā Dievs ir lietojis draudzi River Church, ja? Un kādas lietas ir notikušas. Un tāpēc arī šī konferences lūkšanas spēks, tas bija tā, ka tu saproti, ka tas nav cilvēks, kas vienkārši tāpat kaut ko teorētiski runā, bet viņš runā reāli no prakses, kā Dievs darbojas viņu kalpošanā, kā Dievs darbojas caur lūkšanām, un tu redz rezultāts. Tu redz augļus. Un to, ko viņš stāstīja, šajā, cik es nemaldos, 45 gadi viņam ir kalpošana, apmēram, ja? 45 gadu laikā ir 53 miljoni dvēseles pievest pie Kristus. 53 miljoni par visu pasauli. Un tu saproti to, ka tur ir vīrs ar vārdu, ja? Ka tas ir tāds, jā, tas ir tāds ticības vīrs, un tu redzi, ka viņa sirds un arī draudzes sirds deg par cilvēku dvēselēm. Aizsniegt cilvēku dvēseles, vinnēt cilvēku dvēseles, izvilkt no elles ārā cilvēks, ja? Vest Dievu valstībā. Un tad viņš dalījās ar dažādiem video, kur viņi braukuši un kā viņi kalpojuši. Un šobrīd viņiem ir tāda programma, misija 300 pilsētas Amerikā. Aizskat katrā štatā pa 6 pilsētām. Viņiem jau no rītdienas sākās jau 6 pilsētas. Viņi brauc uz vienu štatu, viņi sāk 6 pilsētās. Viņš saprot to, ka Dievs iet pa priekšu un Dievs vēr durvis vaļā. Dievs vēr durvis vaļā un Dievs savāda ar īstiem cilvēkiem. Un mums bija tāds liels gods būt tieši tajā nedēļā, kad Amerikā tika inaugurēts ASV prezidents Donalds Trumps. Un viņi pirmkārt, viņi ļoti patriotiski tauta. Viņi par savu valsti stāv un krīt. Un viņiem bija tas ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts, tāpēc, kad visus šos pēdējos gadus, it sevišķi no 20. līdz 25. gadam, Amerikā regresēja. Gāja lejā ne tikai Amerika, bet arī visā pasaulē mēs zinām, kas notika. Bet šis prezidents pateica pirmkārt jau, ka būs 2 dzimumi, tikai vīrietis un sieviete, ja? Noņēma visu sargā šitos varavīkšņu karogus nost. Un ļoti daudz lietas viņš uzreiz parakstīja tos uzdevumus, tos orderus saucamos, ja? Izmainīt likumdošanu un tā tālāk. Un tu saproti to, kad Amerikas tauta svinēja uzvaru. Un tas bija laiks, kad viņi bija intensīvi lūguši par Ameriku, jo viņi bija lūguši, lai Dievs satricina, sašeiku Ameriku. Jo daudziem cilvēkiem vajadzēja vienkārši atvērt acis un redzēt, kas patiesībā notiek. Un viņš ir viens no mācītājiem, kurš tiešām daudz lietas redzēja savādāk nekā citi, vai citi varbūt redzēja, bet negribēja runāt patiesību.
Un šis Dieva vīrs, viņš teica, man neviens mut neaizvērs. Viņš teica, es runāšu un vienmēr sludināšu patiesību. Un man vienalga, ko cilvēki teiks, ko cilvēki domā, un viņš tajā Covid laikā, viņš pat bija apcietināts arī, tāpēc, ka viņš runāja patiesību. Viņš teica, man vienalga, kaut vai man nogalināšu, teica, es mīlu savus sievas, mīlu savus bērns, bet es stāvēšu par Dieva valstību, es stāvēšu par taisnību, par patiesību. un tu skaties to, ka lietas notiek, ir augļi. Un tas, kas man fascinēja arī, ka pēdējā dienā, kad viņš dalījās par tām evaņģelizācijām, un es biju savos apartamentos, un es Dievam īstu lūkšanu vienkārši runāju. Es teicu, kungs, es gribu dabūt tos evaņģelizācijas materiālus priekš mūsu draudzes. Tur bija tādi flyerīši. Es parādīšu. Tā. Principā, viņa ir šitāda veida, un viņš tur rādīja, ka viņa ar šiem flyerīšiem ir ļoti, ļoti vienkāršā vēsts. Tur ir lūkšana, šeit, un ar šitiem flyerīšiem viņi tīri iet un makšķerē cilvēku dvēseles. Un cilvēki atgriežās. Un es teicu, Dievs, es gribu šito flyerīt. Man vajag šitādu flyerīt priekš mums draudzē. Un tā bija pēdējais vakars. Un ticiet vai ne, mēs gājām iekšā tajā teritorijā, un pēkšņi viens mācītājs, tāds jauns mācītājs, viņš vienkārši, mēs gājām, es, Kristers un Samanta, man bērni, viņš uzreiz pienāk klāt, no kurienes jūs esat, un kā jums patīk konference, un vai jūs sekojat mācītājiem Rodnijam, un tā. Un mēs sākām vārds pa vārdam runāt, un viņš man uzdoja jautājumu, vai jums ir šī evaņģelizācijas viss materiāli. Es saku, ko? Es saku, nē, bet es teicu, zini, es tieši Dievam lūdzu par to, kad es varētu dabūt no jūsu draudz šos materiālus. Viņš uzreiz uzrakstīja īziņu, burtiski pēc 2 minūtēm atnāca viens cilvēks un atnes mums visus šos materiālus. Tur ir bukletiņi, un pats labākais, ko viņi iedeva mums, Viņi iedeva veselu rokas grāmatu, kā sagatavot mācekļus evaņģelizācijai. Visās malās, ne tikai uz ielām. Tur ir gan skolās, gan pansionātos, publiskajās vietās, un viņiem vesela treniņu programma šeit izstrādā. Un es vienkārši šķirstīju, un es nespēju noticēt, un es sapratu vienu lietu. Ka Dievs grib, ka mēs evaņģelizējam. Amen. Un Dievs grib, ka mēs nesam evaņģēli, un Dievs grib, ka mēs aizskaram cilvēks. Un tas bija apstiprinājums, ko mācītājs Rodnijs pēdējā dienā teica. Viņš teica, draudze, kas nenes evaņģēli, ir mirusi draudze. Un tas man bija tāds pilnīgs tāds zīmogs un punkts. Es sapratu, ka Dievs runā. Dievs runā, kad šajos pēdējos laikos vēl jau vairāk cilvēki ir izmisuši, un cilvēki ir bezcerībā, un cilvēki daudz aiziet bojā. Dažādos apstākļos mēs redzam, kamēr mēs bijām Amerikā, vienkārši viena pasažieru lidmašīnas atriecās ar helikopteru. Ja. Mēs tieši lidojām uz Londonu, un Vašingtonā lidostā helikopters ietriecās pasažieru lidmašīnā, un 64 vai 68 cilvēki aizgāja bojā, pārsvarā bērni. Tie bija daļslidotāji. Vienkārši tu nezini, kurā brīdī kas var notikt. Un tu saproti to, kad cilvēku dzīve ir trausla. Ne vēl Dieva vārds saka šodien neatliec. Un domā, varbūt rīt, varbūt parīt, varbūt pēc mēneša. Gan jau es aiziešu uz draudzi, gan es aiziešu uz bāzi. Tu nezini, kas var notikt. Tie cilvēki arī lidoja lidmašīnā, neviens nezināja. Domāju, es aizbraukšu mājās un es būšu pie radiniekiem, pie vecākiem. Viens trieciens un visi beigt. Un tu vari uzdot sev jautājumu, kur es šodien būšu, vai es būšu ellē, vai es būšu debesīs. Vai es būšu mūžīgajā dzīvībā, vai es būšu ellē. Un to, ko mācītais Rodnijs viss mūs iedrošināja mācīties, saprat to, ka mums ir jānes evaņģēlijs. Un Dievs grib mūsu draudz ekipēt. Dievs grib mūsu draudz izglītot, un mums ir jāmācās. Un es sapratu to, ka mums būs jātaisa, es Dievam lūdzu, lai Dievs mums dod gudrību arī abiem mācītājiem, kā mēs varam uztaisīt kaut kādu mācību programmu, lai mēs varam izglītot, lai mēs varam ekipēt. Jo to, ko
draudze Dieva upa dara Tampā, viņš teica, viņš nekur ātrāk nesūta cilvēks, kamēr viņi nav izglīto, kamēr viņi nav apmācība, ekipēti. Ja, tavu sirds var degt par evaņģēliju, un tu gribi skriet un aizsniegt 1000 un varbūt miljonus, bet viņš vienmēr saka saviem cilvēkiem, kas šā grib iet, viņš saka, aizēj pirmkārt aizēj uz parku un atved man 2-3 cilvēkus, kurus tas evaņģelizēs. Sāc ar mazumiņu. Šeit neskrienu, viņš teica, tu neesi sagatavot savu. Šeit tev jāsāk ar mazām lietām, bet mūsu sirdīm ir jādeg par cilvēku dvēselēm. Un ja mēs gribam, lai mūsu garīgā dzīve ir tāda pilna svētā gara un dzīva un auga, lai mūsu draudze ir dzīva tāda, tad mums ir jānes evaņģēlijs. Un tas ir tas, ko es saprotu, kas mums ir jādara, ja mēs esam nolikti šajā pilsētā. Ja Dievs mūs ir atvedis šeit, Anglijā, tad Dievs grib caur mums darīt. Dievs grib aizskat pazudušās dvēseles. Un Sātans nāks un baidīs un melos un teiks, tu nekas neesi, tu neko nemāk, pasties, kā tu runā, tu varbūt nemāk runāt un tā tālāk. Tie Sātana meli, vienkārši dzen viņus projām. Tad, kad tu ej ar to kungu, tad svētais gars ir tas, kurš mūs vada un lieto. Un ja mēs ejam Dievu uzdevumā, vēl jau vairāk, kā Bībele rakstīts, kad svētīgs ir tās kājas, kas nes, glābšanas vēstu. Un Dievs ir ar mums, un Dievs mūs vadīs. Un tāpēc šis būs laiks, kad es saprotu, ka mums ir jāmācās. Mums ir jāmācās, mums ir jāiet ārā. Un mēs iesim Wakefieldā, mēs sagatavosimies un mēs iesim. Kaut vai mēs būsim daži cilvēki, kaut vai mēs būsim viena draudzē, bet mēs sāksim. Un mēs parādīsim Dievam, jā, kungs, mēs esam atsaukušies. Un mēs iesim, darīsim tavu aicinājumu. Un es ticu, ka vienā dienā Dievs vedīs mums cilvēks iekšā un būs angļu cilvēku, un mums ir jādomā par tūkošanu arī. Tas ir tas, kas arī mūsu sirdīs ir. Dievs vedīs cilvēks iekšā. Vienkārši tas, ka mums ir jābūt dzīvai draudzē, un mums ir jābūt ar evaņģēlijas sirdī. Un interesanti bija tas, kad tāda liecība par manu vecāko dēlu. Mēs 3 gadus lūdzām, viņš bija Latvijā, mēs lūdzam, lai viņš ir kopā ar mums. Ja mēs saprotam, ka viņam ir jābūt tajā Dieva valstības atmosfērā, jo tad, kad viņš bija Latvijā, mēs sapratām, ka viņš vienkārši slīd ārā Dievam no rokām. Bet mēs zinājām, ka Dieva roka ir pār viņu, ka Dievs viņu sargā un atbild uz mūsu vecāku lūkšanām. Un vienā dienā visas durvis Latvijā viņam aizvērās, un viņš atbrauc šeit uz Angliju. 28. decembrī viņš atbrauc šeit, un viņš tagad ir kopā ar mums. Un interesanti tas, ka viņš domāja, es pastrādāšu, sapelnīšu naudu un augustā braukšu atpakaļ uz Latviju. Bet tad, kad mums šis piedāvājums bija par šo nometni šajā Floridā, tad mēs sapratām, ka ir jābrauc arī viņam. Un aizbraucot uz šo nometni, viņš tāpatās nāca līdzā, jo es teicu bērniem, jums ir jānāk līdzā uz šo nometni, jābūt ir kopā. Un kaut vai viņi varbūt tur neuztvēra daudz, ko es teicu, jums ir jābūt kaut vai jums ir jābūt tajā atmosfērā, jo svētais gars var izmainīt, viens pieskāriens izmaina visu. Un tajā svētdienā, kad mēs satikām to mācītāju, tas jau bija sestdienā, mēs satikām Ediju Latvietis, arī no Kuldīgas, 14 gadus jau tur kalpo tajā draudzē. Un Kristers tajā vakarā teica, ka es gribu tā kā braukt uz Bībeles skolu. Es tās skatījos. Pirms tam viņš gribēja braukt uz Latviju, bet viņš tajā vakarā pateica, es gribu braukt uz Bībeles skolu. Un tas Edijs viņam interesanti pateicis, teica, nedomā, ap prātu, bet klaus savai sirdī, un ja tev te ir jābūt, tad tev te ir jābūt, un Dievs par visu parūpēsies. Viņš teica, un tiksimies augustā, jo augustā ir uzņemšana. Un tagad tajā svētdienā, nākamajā dienā mēs satiekam to mācītāju, un Kristers uzreiz viņam prasa, arī viņš saka, kā es varu nokļūt šeit Bībeles skolā, es gribu šeit būt. Un viņš to pašu saka, viņš saka, tev ir jābūt augustā šeit. Tev ir jābūt augustā šeit. Un aizved mūs pie viena cilvēka, kas palīdz sakārtot iebraukšanu Amerikā. Jau Kristers jau sarakstījās, iedeva ēpastu, ko tur vajag, kāds dokuments sakārtot. Tas mācītājs Kristram iedeva jau WhatsApp, viņa WhatsAppā jau sarakstījās tur. Vienkārši tu redz to, ja Dievs sagrāb, tad viņš sagrāb. Un tu neaizmuks no Dieva plāna. Ja Dievs ir nolicis tev būt kaut kur, tad tu tur arī būs.
Un viss, un es vienkārši skatos, un es nespēju noticēt savām acīm, un es viņu mēģināju vēl tā kā pašaubīt, varbūt tās ir emocijas. Zin kā, kad tu pataustiņi bišķiņ, viņš saka, nē, es esmu nolēms, un es gribu šeit būt. Un augustā viņš ir gatavs braukt uz Bībeles skolu, un tā ir vienkārši, tā ir Dieva dāvana. Tas ir brīnums, tā ir mūsu atbildēt lūkšana, ja? Kad tu saproti, viens no mūsu bērniem jau aiziet jau Bībeles skolā, un zinot to, ka Dieva bija Bībeles skolā arī, un kad Edijs stāstīja, tur nevar iznākt neizmainīts cilvēks, ja? Tur ir disciplīna, un tur ir kārtība, un tur ir vispār nopietno. Un slavu Dievam par to. Tā kā Dievs dara lielas lietas, ja viņš kaut ko ir nolēms, viņš to arī darīs. Un interesanti vēl tas mācītājs, mēs tur runājam, mēs savu stundu norunājam, un viņš saka, tu lasi grāmatas? Es saku, vispār jau jā. Viņš baigi aizējām pie grāmatas stenda, jo viņiem tur bija grāmatas stends. Viņš saka, tā, es tev varētu šito grāmatu. Viņš beigās mums nosētīja ar 7 Rodney Howard Brown grāmatām. 7 grāmatas, un viņš visu par to samaksāja. Un vienkārši iedeva dāvanu maisiņā, ko jums tā kā svētība. Tur bija atmo, tur bija svētais gars, tur bija dzirdēt Dievu balsi. Vienādi sakot, ļoti tādas svētīgas grāmatas. Un tu vienkārši saproti, tā nav nejaušība. Tā nav nejaušība, ja? Ka tu tur esi, un Dievs vienkārši ir satvērs, un es ticu, ka Dievs ir satvērs arī šo mazo draudzību. Un mums ir jābūt izsaukušiem pēc Dieva, izslāpušiem pēc Dieva. Mums ir jābūt tā, ka mēs tiešām gribam palīdzēt cilvēkiem, gribam viņiem sludināt šo evaņģēliju, gribam viņiem pacelt šos cilvēkus. Man sirds deg par to, kad es redzu, ka cilvēki ir glābti un ka viņu dzīves ir izmainīts. Tas ir mūsu ar sievu tāds ritīgi, tāda kaisa liekšā, ja, kur deg mūsu sirds, ka mēs varam redzēt, ka cilvēki izkāp ārā no tām savām situācijām. Viņi ir laimīgi, viņi ir svētīti, viņi aiziet savā dzīvē. Ja? Un tas ir tas, ko mācītājs Rodnijs, ko viņš savā draudzē dara, ko viņš māca. Viņš saka, man ir svarīgi, ka cilvēku dzīves tiek mainīts, ka cilvēki paceļās. Ļoti daudz biznesmeņu paceļās tajā draudzē. Viņš māca arī par ziedojumiem. Viņš neuzspiež ziedojumus. Viņš saka, man nevajag jūsu naudu. Viņš saka, jums vajag. Jums vajag izlausties dzīvē, jums vajag svētības dzīvē. Un katrā ziedojuma reizē, kad mums bija rīt un vakar sesija, tad vārds ziedojums, bet viņš teica, tagad paņem laiku ar Dievu un jautā Dievam, kas tev ir jādod, cik tev ir jādod, kāds ir tavs upurs. Viņš teica, ļoti svarīgi, ka tu pienes to upuru, bet tu pienes Dievam patīkamu upuru, nevis piespiedu kārtā. Un tad viņš arī lūdz, lai cilvēku dzīves, lai notiek brīnum arī tajā finanšu jomā, biznesos, varbūt kādam biznes neiet, varbūt viņš iet vienā līmenī, bet viņš teica, Dieva valstībā biznesmeņi ir vajadzīgi, tāpēc, ka tie biznesmeņi, kas ir pacēlušies tajā draudzē, viņi pa lielu svētību arī viņa draudzē, viņa kalpošanām, jo visi tie braucieni, kur viņi brauc par visu pasauli, viņi maksā lielas naudas, un pluso viņu svētī cits, tur vienam Āfrikas mācītājam viņa uzcēla māju, Āfrikā, ja? Viņiem nebija, kur dzīvot, viņi tur pulcējās kaut kādā tādā vietiņā tur un viss, un viņš vienkārši jūt savā garā, ka viņam ir jāuzceļ tam mācītājam māju, un rādīja mums bildes, ja? Skaista, liela māja, kur pēc tam tas mācītājs bija atbraucis arī, viņš vēl arī priekšā liecināja, ka cik daudz cilvēku tā tur sanāk mājā, ka viņi var tur kopā lūgt Dievu un kopā studēt Dievu vārdu, ja? Cik labi, ka tu var būt par svētību citam, ja? Un tā ir sēkla, un pēc tam tu redz, kad ir šī augļi. Un tā ir liela svētība, kad tāda svētīga draudze, Dieva draudze, var būt par svētību arī mūsu draudzē. Un es ticu, ka mūsu sadarbība vēl turpināsies, un ka mēs vēl tiksimies, un būs savu mācības. Un viņš piedāvāja arī jūlijā no 20. līdz 27. jūlijam, man liekas, jā, ir svētā gara uguns konferences tieši ģimenēm. Un tas mācītājs teica, jums ir jābūt jūlijā. Es teicu, lai notiek Dieva prāts, jā. Tā kā ir labi, ka mēs varam tiešām izglītoties, un tā bija ļoti svētīga, lieliski iespēja mums būt tur, vai ne, jau? Tu vari dabūji uguni, jā. Un mācītājs Hovards arī pēc tam sestdien mums izlika visu tajā, viņam tāds liels angārs, ja jūs esat redzējuši video, viņš tāds
pusapaļš angārs ar abiem atvērtiem galiem, un tur visi cilvēki izgāja no tās dievkalpojuma ēkas, sastājās, un viņš visiem gāja, viņš visiem lūdz, lai svētā gara uguns nonāk, un lai Dievs pieskarās. Un, man liekas, reti kurš palika kājās stāvot, visi saņēma pieskārienu no Dieva. Un tā kā slavu Dievam, ka bija tāda iespēja, ka Dievs atbild uz sapņiem, uz lūkšanām, un ka tu piedzīvo un ēd to visu, ko viņš mācīja. Un man ir sarakstīts kladītē, un es gribu to visu pasniegt draudzē. Es gribu to visu pasniegt arī online cilvēkiem, un es gribu, ka mēs saturam, jo tur ir ļoti dziļas tādas atslēgas, atziņas un liecības, un ka tu redz viss tiešām kā lūkšanas spēkam ir ļoti liela nozīme. Viņš teica, lūkšanai ir ļoti liela nozīme, un viņi ļoti intensīvi lūdz, un viņi disciplinēti lūdz. Viņš teica, viņiem ir no rīta lūkšanas, un atbrauc arī, un lūkšanas laikā guļ, viņš pateica, nē, tu šeit esi atbrauc, lai tu lūk, ja tu gribi gulēt, tad brauc mājās un gul, pēc lūkšanā tev ir jālūdz. Un viņi ļoti disciplinēti, jā, un es sapratu to, ka disciplīnai Dieva valstībai ļoti svarīga nozīme. Mums ir jābūt disciplinētiem, mums ir jābūt atbildīgiem, mums ir jābūt kārtīgiem, paklausīgiem Dievam, un tad arī būs rezultāti. Amen? Un tas ir tāds iedrošinājums mums visiem, jā. Arī tagad, pret lūkšanām es saprotu to, ka mums ir jāpaceļ, mums jābūt ir tādiem atbildīgiem, jo lūkšana ir atslēga daudz durus. Un arī par šo pilsētu, arī par šo valsti, par Angliju, arī par Latviju mums ir jālūdz un jāieliek lūkšanas sarakstā un jāiestājās un nedrīkstam padoties. Un Dievs dzird lūkšanas, un vienā dienā viss mainīsies. Amen? Un to, ko es šodien gribu padalīties, es gribu padalīties ar pravietisku vārdu par 2025. gadu, par šo gadu, un šis pravietiskais vārds nāca no mācītāja Rodnija Hovarda Brauna. Ja, un es gribu to tā kā pasniegt draudzē, pasniegt online, jo šis gads un principā nākamie vēl 3 gadi, tas, ko viņš saņēma no tā kunga, šis būs pātrinājuma gads, pātrinājuma laiks. Un, ja jūs ir pieraksts, jūs arī varat pierakstīt, ja ne, tad pēc tam jūs varat noklausīties. Tātad 2025. gads draudze uzvarēs neatkarīgi no pasaules darba kārtības vai ienaidnieku plāniem. Ja? Vienalga, kas notiek pasaulē, ko mēs redzam, kas notiek politiskā arēnā un tā tālāk, draudze uzvarēs, draudze stāvēs pāri. Mēs redzēsim dvēseļu pļaujas pātrinājumu. Ieņemot teritoriju Dieva valstībai un globāliem valstības biznesa risinājumiem. Ja, tātad mēs redzēsim, mēs būsim liecinieki, ka dvēseles tiks glābts pātrinājumā un biznesa risinājumi būs. Šajā gadā Dieva bērni staigās dievišķajās svētībās un izrāvienos un redzēsim, ka Dieva pārdabiskais spēks darbojas mūsu dzīvē katru dienu. Tātad, ja, mēs staigāsim dievišķajās svētībās un izrāvienos. Tātad, uzsākot šo jauno un aizraujošo pātrinājumu gadu, es vēlos iedrošināt jūs ar 5 galvenajām rakstu vietām un būtiskām patiesībām no Dieva vārda. Mācītājs Rodnijs saņēma 5 rakstvietas, ko mēs varam uz ko mēs varam stāvēt, par ko mēs varam lūgt un par ko mēs varam pasludināt, ja, ticībā. Tātad, pirmā rakstvieta ir Amos grāmata 9.13. Tātad, Amos grāmata 9.13, un tur stāv rakstīts: Lūk, nāks dienas, saka tas kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs un no saldā vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnību. Tātad tas nozīmē, ka būs dievišķs pātrinājums, kur raža un svētības nāks ātrāk nekā gaidīts. Ja? Dievs viss ražai un svētībām arī garīgā. Tas ne tikai, ka mēs fiziski kaut ko sējam, tas ir garīgi arī, ka notiks ātrāk nekā mēs esam gaidījuši. Jesajas grāmata, 2. rakstvieta, Jesajas grāmata 60.22. Mazākais kļūs par 1000 un sīkākais par varenu tautu. Es tas kungs to esmu solījis un savā laikā to steidzīgi izpildīšu. Tas nozīmē, jūs redzēsiet Dieva spēju ātri radīt pieaugumu un piepildījumu viņa perfektajā laikā.
Ja, ka mēs ātri redzēsim kaut kādu pieaugumu. Ja mēs esam bijuši varbūt tādās situācijās, kur nekas nenotiek, būs pātrinājums, kaut kas pieaugs, kaut kas notiks, ja, piepildīsies vēl vairāk. Bet tas notiks viņa noteiktajā laikā. Joela grāmata 2:25. Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi, viņu cirmeņi, vaboles un kukaiņi, dažādi grauzēji, mans lielais karaspēks, ko es pret jums sūtīju. Un tas nozīmē, jūs redzēsiet Dieva spēku, pātrināt atjaunošanu un kompensēt zaudēto laiku. Amen. Mēs piedzīvosim to, ko Sātans ir zādis, viss šīs svētības, vienalga, vai tās ir finanses, vai veselība, vai ģimenē un tā tālāk. Mēs redzēsim, ka Dievs atgriezīs to visu apakaļ. Mēs redzēsim pātrināt atjaunošanu un mēs atgūsim šo zaudēto laiku. Dievs kompensēs to. Un to jūs varat, šo rakstiet, jūs varat lasīt un citēt un pasludināt. Habaku grāmata 2:3. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanas steidzīgi tuvojas. Un pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss naktī nāks un nekur nepaliks. Tas nozīmē, jūs redzēsiet, ka Dieva plāni un apsolījumi pienāks pēkšņi bez kavēšanās. Tas notiks pēkšņi. Ja? Ka mēs esam gaidījuši un cerējuši, un Dievs, kāpēc nenotiek, kur ir, un notiks pēkšņi. Pēkšņi atnāks atrisinājums, pēkšņi notiks izmaiņas. Amen. Psalms 147:15. Viņš noraida savu vārdu lejup uz zemi, viņa vārds izplatās strauji. Un tas nozīmē, jūs redzēsiet Dieva vārda ātrumu un viņa spēku ātri īstenot viņa nodomu. Un mēs piedzīvosim, ka Dieva vārdu, to, ko viņš saka, viņš ātri vienkārši pārvietosies, ātri kustēsies. Un mēs redzēsim arī viņa spēku, kā tas viss piepildīsies, kā tas notiks. Un šīs ir tās 5 rakstvietas, ko mācītājs Rodnijs saņēma, un es tās vienkārši gribu nodot šodien draudzēs, gribu nodot online arī, ka mēs par viņām domājam, mēs viņas lasam, mēs par viņām lūdzam, un mēs viņas pasludinām savā dzīvē. Amen. Ticot, mēs pasludinām, ka tas notiks, ka tas piepildīsies. Tātad 2025. gads, tātad būs jūsu lielākais uzvaras gads. Halleluja! Mēs gribam uzvaras piedzīvot. Mēs gribam visās jomās. 2025. gads būs uzvaras gads. Gatavojieties pātrinājumam, saka tas kungs, dievišķajam laikam un ātram piepildījumam. Sagatavojies. Būs dievišķs pātrinājums, kur atnāks svētības. 2025. gads būs svinēšanas gads. Amen. Mēs svinēsim, mēs priecāsimies, mēs svinēsim. Viss, kas ir bijis nozagts, no ienaidnieka tiks atdots atpakaļ. Kur ir bijis kauns, tur atnāks svētības. Amen. Tur, kur mēs esam likti kaunā, Dievs saka, atnāks svētības. Tur, kur Sātans ir pat tev ņirgājies, ja? Kur ir licis varbūt caur kaut kādām lietām cilvēkiem smieties par tevi, Dievs saka, atnāks svētības. Mums ir jābūt vēl labākiem, kā bija iepriekš. Un tas ir atgādinājums mums visiem. Mums ir jābūt, kādi mēs bijām līdz šim. Mēs pārskatām, inventarizējam savu dzīvi, savu garīgo dzīvi, bet mums ir jābūt vēl labākiem. Amen. Un mums ir jārunā ar Svēto garu, jāprasa, kungs, kas man ir jāuzlabo, kas man ir jādara, kā es varu mainīties, kā es varu uzlabot vēl. Ja? Svētais gars ir mūsu padomdevējs, un viņš mūs mācīs, viņš uz mums runās, un viņš mums palīdzēs. Ja, galvenais, kad mēs speram soli, mēs nākam un sakam, Dievs, es gribu mainīties. Es negribu būt tāds, kāds es biju līdz šim. Es gribu mainīties, es gribu būt vēl labāks. Un es gribu būt labāks priekš citiem cilvēkiem. Ka mēs neesam selfiši, ka mēs neesam uz sevi vērst, bet ka mēs mainamies un mēs varam palīdzēt mainīties citiem cilvēkiem. Amen. Tas ir tas, ko Dievs mums māca. Būt nevis ņēmējiem, bet būt devējiem. Amen. Tātad. Jozua grāmata, 1. nodaļa, 1.9. pāns, to es varu nolasīt. Tas ir vārds arī priekš 25. gada. Jozua grāmata, 1. nodaļa no 1 līdz 9.
Un notika pēc Mūzes tā kunga kalpa nāves, ka tas kungs runāja uz Jozo Nūna dēlu, Mūzes palīgu. Mans kalps Mūzes ir miris, tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko es viņiem Izraēla bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es esmu jums devis, kā es to esmu Mūzum solījis. No Tūkstneša un arī no Libanona apgabala līdz pat lielajai upei, līdz Eifrats upei, visa hetiešu zeme līdz lielajai jūrai pret saules rietu, tās, lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērstu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mūzes, mans kalps, tev ir pavēlējis. Nenovērsies ne no tās, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Amen. Amen. Un šis ir vārds 25. gadam, ko mēs arī varam apliecināt un mēs varam deklarēt, mēs varam pasludināt un stāvēt uz šo rakstvietu. To, kas Jozuā notika, viņš redzēja Mūzu, viņš redzēja, kā Dievs Mūzus vadīja, viņš redzēja, kā Dievs bija ar Mūzus kopā, bet Mūzum pienāca laiks, ka viņa misija bija beigusies, un Dievs viņu paņēma mājās. Un Dievs ielika nākamo Dievu vīru, viņš ielika Jozuā, jo Jozuā bija trenēts, Jozuā bija gājis cauri šiem visiem arī tiem ticības ceļiem, ja, ka viņi gāja, viņi ieņēma šo, ka viņi gāja par izlūkiem, bet viņš bija uzticīgs un paklausīgs. Un vienā dienā Dievs runāja uz Jozo, tev ir jāiet, tev ir jāpaņem, jāved Izraēlu tautu tālāk. Un, kad mēs lasām tālāk, tas bija laiks, kad viņi iegāja apsolītajā zemē. Tas bija laiks, kad Jozo gāja pa priekšu, viņi iegāja Jērikā, ja, ka Jērikas mūri krīt. Bet Dievs teica, kā es biju ar Mūzu, tā es būšu ar tevi. Un tas vien liecina, ka Dievs ir ar mums. Kā viņš ir bijis ar citiem Dievu vīriem, Dievs saka, es būšu ar tevi. Amen. Dievs būs ar tevi, ar mani. Dievs neatstās. Dievs ir ar mums kopā. Bet viena lieta, ko viņš Jozuā 3 reizes atgādināja, viņš teica, esi stiprs un drošsirdīgs. Nebaidies un nebaiļojies. Brīžos mūsu priekšā varbūt liekas, ka mēs neredzam kādas lietas, mēs nezinām, ko darīt. Bet mums jāsaprot, Dievs ir ar mums, un mums ir jāpaņem šī autoritāte. Mums jāiet ir ar Dievu spēku, mums ir jāiekaro teritorijas, un mums ir jāiet apsolītajā zemē. Mums ir jāiet tālāk, mums ir jāvirzās tālāk. Vienalga, ko ienaidnieks grib izdarīt, arī pret Izraēlu tautu ienaidnieks visu laiku vērs uzbrukumu, lai viņus iznīcinātu, bet Dievs bija ar viņiem kopā. Un viņi aizgāja, un viņi iznīcināja tās tautas, un viņi iegāja apsolītajā zemē. Jā? Tas ir tas, kas mums ir jāsatar. Dievs ir ar mums ir jābūt stipriem, nedrīkstam baidīties, stāvam uz Dieva vārdu patiesību, ko arī Dievs runāja Jozuā, nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi no bauslības vārda. Ja? Nenovērsies ne pa labi no tā, ko Dievs ir runājis, no Dieva vārda patiesības. Stāv uz to, tic uz to. Un tas ir arī 25. gadam, ja? Ka mums ir jābūt stipriem un drošsirdīgiem. Dieva pātrinājums būs vismaz 3 gadus uz priekšu. Un mums ir jāskatās, kas notiks. Ja? Mums jālūdz Dievam, lai Dievs mums dod gara redzīgas acis. Tas, ka mēs redzam ar fiziskām, tas ir viens, bet mums ir jāredz ar garīgām acīm, kas notiek garīgajā telpā. Un mums ir jāturpina iet ar Dievu un skatīties, ko Dievs darīs. Lietas notiks vēl labāk. Tas, kas ir noticis līdz šim, Dievs saka, notiks vēl labāk. Skatieties, vērojiet. 2025. gads ir nodrošinājuma gads. Amen. Nodrošinājuma gads. Dieva klātbūtnē mēs esam padzirdīti ar svētību lietu. Dieva godība ir pār mums. Dieva mākons ir virs mums, kurš slacina mūsu garīgo augsni caur svēto garu.
Mums ir jālūdz par gudrību un pavairošanos. Tātad mums ir jālūdz par gudrību un pavairošanos. Un mums vajag gudrību no Dieva visās lietās. Un mums ir jālūdz tas, kas mums ir, lai Dievs mums pavairo. Amen? Tas, kas mums ir, ko Dievs mums ir devis, mēs lūdzam par pavairošanos. Lai Dievs dara brīnums. Ja tā sēkla ir iesēta, viņi nes vairāk šīs sēklas. Ja? Kā mēs iesējam maizei, mēs iesējam vienu graudu, bet vārpā ir daudz sēklu. Mēs lūdzam pēc pātrinājuma, mēs lūdzam pēc pavairošanās. Mums ir jālūdz un jāpasludina pārdabīga pātrināšana un nodrošinājums. Jā, tas, kas mums ir jādara. Mums ir jālūdz, lai lietas notiek ātrāk un lai viņas viss tiek pavairots. Un tas ir tas, ko es šodien gribēju kā tādā ievadā no lūkšana spēks nometnes, tā kā iedrošināt ikvienu, paņemiet šo vārdu un paņemiet un stāviet, runājiet, sludiniet, aplieciniet viņu. Ja? Šis ir pātrinājuma laiks. Lietas notiek ļoti ātri. To, ko mācītais Rodnijs teica, to, ko Dievs bija atklājis kaut kādā 17. gadā, jau piepildījās. Tagad vienkārši lietas notiek ļoti ātri. Un to, ko viņš bija saņēmis no Dieva, ka Dievs ir atvēris debesu logus. Ka šis ir ļoti labs laiks, lai draudze vienkārši iet uz priekšu. Jo šis ir ļoti labs laiks. Tāpēc, ka tas, kas šobrīd notiek Amerikas valsts, Savienotās valsts ļoti daudz ietekmē gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un par Amerikā lūdz visā pasaulē, lai nāk izmaiņas. Un tāpēc to, ko ne tikai viņa draudz, bet viņi nāk kopā ļoti daudz mācītāju, ko viņi sapratuši, ka šis ir laiks, kad Dievs vienkārši pātrinājumā vedīs draudz, pātrinājumā dvēseles tiks glābts, pātrinājumā lietas notiks, Dievs darīs ļoti ātri. Bet tas, kas mums ir jādara, tas ir kā vilciens iet, un vai nu mēs sēžam peronā un ļaujam, lai tas vilciens aiziet garām, vai nu mēs speram soli, mēs iekāpjam šajā vilcienā un braucam šajā pātrinājumā. Ja? Tas ir no katra mums atkarīgs. Un lai Dievs mums dod spēku, žēlastību, un lai mēs varam tajā pātrinājumā ieiet. Ja? Un es ticu, ka mūsu dzīvē notiks pātrinājums un būs daudz brīnišķīgas lietas, ja? Kur mēs varēsim stāvēt priekšā, mēs varēsim liecināt, mēs varēsim pagodināt Dievu, un mēs varēsim pats galvenais glābt dvēseles. Amen? Amen. Mēs varam piecelties. Halleluja, kungs. Jā, Tēvs, paldies Tev, kungs, par 2025. gadu. Paldies Tev, kungs, ka šis gads ir pātrinājuma gads, ka šis gads ir nodrošinājuma gads, svinēšanas gads, uzvaras gads. Un mēs pieņemam, kungs, šo vārdu. Mēs pieņemam ticībā šo vārdu, kungs, un mēs stāvam uz šo vārdu šīm rakstvietām, kungs, un mēs pasludinām, kungs, kad mūsu dzīvē, mūsu draudzē, kungs, tuviniekos, pilsētās, valstīs, nācijā, Dievs, visā Kristus miesā, mēs pasludinām, kungs, pātrinājumu, mēs pasludinām, kungs, uzvaru, svinēšanu, mēs pasludinām, kungs, varen, kungs, dvēseli pļauj, Jēzus vārdā, Tēvs, un es lūdzu, kungs, lai mēs ik viens, lai mēs esam, kā Tu Jozuā runāji, es būšu ar Tev, bet Tev ir jābūt stipram, drosmīgam, drošsirdīgam, Tu nedrīkst baidīties un baiļoties, kas notiek apkārt. Kungs, es Tev lūdzu, ka Tu stiprini mūs, ka Tu palīdz mums, Dievs, iet, kungs, šajos apsolījumos, ka mēs varam palīdzēt cilvēkiem, Dievs, nākt Tavā valstībā, ka mēs varam, kungs, palīdzēt cilvēkiem piecelties, redzēt šīs izmaiņas, kungs, ka mēs varam būt viens otram, kungs, par stiprinājumu, par svētību, kungs. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu paņem prom visu mūsu kaut kāds prātuļojums, kur mūsu lietas notiek nevis garā, bet notiek kaut kur miesā, prātā, Dievs. Es lūdzu, lai aiziet projām visi šie prāti cietokšņi, Dievs, bet lai mēs esam pilni svētā gara, kungs. Lai mēs varam būt, kungs, Tev uzticīgi, paklausīgi un noderīgi Tavai valstībai, Tēvs. Paldies Tev, kungs, un mēs Tev mīlam, mēs Tev slavējam, kungs, un paaugstinam Tavu vārdu, Dievs, jo Tu esi cienīgs. To visu Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jūs bijāt svētīti? Jā, mums dievkalpojums iet uz nobeigumu, un šoreiz mums nebūs sadraudzība, jā, bet sadraudzība būs nākamajā reizē, jo mums ir
jāskrien uz citu dievkalpojumu, kur ir pie mums ciemos, tā kā Anglijā, šeit pat netālu, ir ieradies vasarsvētku bīskaps Modris Ozolinkevičs, un viņš ir uzaicināts kādā draudzē, un tad mēs gribam arī tur tā kā būt un arī mazliet pavadīt tur laiku un būt svētīti arī no tā. Tā kā nākam svētdien viss atkal ir tā kā vienmēr, ar visu sadraudzību. Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts, un katra lopūtā ir Dievam dārgā. Par tevi domājot, Dievs tādu sūtījis. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Šo mīlestību nevar nopelnīt, lai ko tu darīs, Dievs durvis neaizvēr. Par tevi domājot, Dievs tādu attevis. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc. Tava sirds salauztā, tā Viņam vērtīgā. Vārda spēkā un Jēzus asinīs. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc. Tava sirds salauztā, tā Viņam vērtīgā. Vārda spēkā un Jēzus asinīs. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts, un katra nopūtā ir Dievam dārgā. Par tevi domājot, Dievs dēlu sūtījis. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc. Tava sirds salauztā, tā Viņam vērtīgā. Vārda spēkā un Jēzus asinīs. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc Tēva mājās, kaut tukšām rokām nāc. Tava sirds salauztā, tā Viņam vērtīgā. Vārda spēkā un Jēzus asinīs. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Viss ir izdarīts, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Lūksim, kā mūsu Tēvs mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Āmen, esat svētīti, mēs jūs mīlam, gaidām atkal nākam svētdien, pagriežaties pa labi, pa kreisi, sasveicināties, pasakiet kādu labu vārdu un tiekamies atkal nākamajā svētdienā.